Un labākais prikals tas, kad es vienkārši paralēli tam visam, es tā kā sēžu internetā, es regulāri tā kā sūtu vēstules uz Eiropas cilvēktiesībām, es zvanu uz veterānu numuriem un, ko iesaka, kāds svats. Ir ļoti daudz numuru, kuriem zvanīt un izstāstīt tikai savu situāciju. Un tiem fucking šizofreniķiem ir jāziņo par fucking katru no tiem momentiem un vienkārši viņu operatori vienkārši ceļ trauksmes no šāda veida situācijām. Un jā, man liekas, tas pedofils Kaspars, kurš ir bija paredzēts kā mans operators, ir maksimāli norakts un viņam vispār nav nekādas nākotnes, blā, blā, blā.